vienkārši. Mēs esam pulcējuši motivētus, tiešām zinošus, spēcīgus jauniešus, kuri grib veidot Latvijas nākotni. Mēs viņiem piedāvājam izcils personības, fantastiskas pieredzes, unikālas zināšanas un, protams, mēs mākam arī kopā atpūsties. Mēs tikko esam braukuši ar kartiņiem Latvijas reģiona apvienības 2. vasaras akadēmijā. Mēs esam noguruši, mēs esam izsmelti, gan kognitīvi, gan fiziski. Bet tas ir bijis tā vērts. Kolēģi, kā jums šķiet? Bet tas ir bijis tā vērts? Pilnībā noteikti, bet tagad esam tie, kas mums ir jāatceras, ka priekšā vēl ir fināls. Diena iesākās ļoti nopietni, ļoti produktīvi, taču mēs to noslēdzam ar tiešām fantastiskā aktivitāte. Ļoti patīk. Jā, ļoti patīk. Un vispār kā šī diena pagāja, kādas emocijas? Ļoti atraktīvi, aizraujoši. Ēdiens ļoti garšīgs arī. Jā. Tā ka viss tiešām brīnišķīgi. Man ļoti patīk. Es šodien noteikti satiku interesants cilvēks, ieguvu jaunus draugus, kā arī jēgpilni un ļoti aizraujoši pavadīju šo dienu. Akadēmija ir lieliski iespēja iepazīt to, kas notiek Latvijā, un arī iet ciemos pie uzņēmējiem un uzzināt informāciju, kas noderēs tagad vai arī nākotnē. Tiekamies! Tā! Ir ļoti svarīgi strādāt un darīt lietas kopā ar jauniešiem. Pirmkārt, viņiem ir drusku varbūt cits un modernāks skatījums uz pasauli, kas palīdz arī pašam varbūt par šo to mainīt domas. Bet galvenais, ka jaunieši ir tie, kas dzīvos tajā, ko mēs izdarīsim vai neizdarīsim. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt kontaktā ar jauniešiem, saprast un zināt, ko viņi grib, kā viņi domā un ko viņi jūt. Šo to varam arī viņiem iemācīt, un viņi ar prieku to visu arī uztver. Un tā jau rodās tās labās lietas, kad vecie ar jaunajiem kopā kaut ko dara. Stipri reģioni! Stipri!